Zoomeru šajā gadījumā, ja ir iespēja nestrādāt, viņš nestrādā. Ja tiešām tiek izraisīts kodolkarš mūsdienās, tad tās ir beigas. Ja šie neērtie bērni kļūst aizvien vairāk, un ja ir bērni, kas uzdod jautājumus, par to vajag tikai priecāties. Jautājums ir, vai mēs varam atbildēt uz tiem jautājumiem. Labdien, prātspēļu spēlētāji un citi skatītāji. Man sauc Edijs, un šodien prātspēļu podcastu studijā mums ir ļoti interesants viesis, Edgars Čerkovskis, kurš ir ne tikai prātspēļu spēlētājs, bet arī ar ekonomiku uz tu. Jā, ekonomists, skolotājs, strādā arī augstskolā, vadu maģistra studiju programmu aprits ekonomika, sociālā uzņēmējdarbība. Diezgan aktīvi darbojos arī sociālajā uzņēmējdarbībā, esmu LSOA padomē. Savulaik esam arī izveidojuši arī tādu kā Baltijas aprits ekonomikas asociāciju, kurā mēģinam apvienot Baltijā lielākos spēlētājus aprits ekonomikas jomā, un darbojos arī bieži. Edgar, kas ir ar aprits ekonomiku? Tā ir kaut kāda utopija vai tas jau ir tagad notiek? Pirmkārt, tas tagad notiek, un tas ir jauns saimniekošanas modelis, kurš mūsdienās kļūst īstenībā par vienu no izaicinājumiem, ar kuriem mums ir jātiek galā, jo mēs vairs nevaram saimniekot, mēs vairs nevaram patērēt tā, kā tas notika iepriekš. Iepriekšējo ekonomikas modeli mēs saucām par lineāro ekonomiku. Ja? Tas ir tātad modelis, kurā mēs kaut ko saražojam, nopērkam, patērējam, izmetam ārā. Iedzīvotāju skaits pasaulē nepārtraukti pieaug, labklājības līmenis pieaug, cilvēki spēja aizvien vairāk patērēt, un ja mēs tā turpināsim, tad vienkārši mūsu zemeslode pārvērtīsies par vienu ļoti lielu izgāstuvi. Tāpēc aprits ekonomika pēc savas uzbūves ir ekonomiskā sistēma, kas paņem no dabas resursus, mēs tos patērējam, un pēc tam tie tiek pārstrādāti, atgriezti atpakaļ ekonomiskajā sistēmā. Un tālāk tā ir kā koncepcija, tālāk arī kā filozofija, ka mēs katrs saprotam savu vietu arī ekonomiskajā pastāvēšanas modulī. Mēs patērējam tikai to, kas mums ir nepieciešams, cenšamies ievērot askēzi un daudz ko citu. Tas ir tāds komplekss, bet pārsvarā mēs runājam par to, ka tie ir resursi, kas tiek paņemti no dabas, tie tiek pārstrādāti un pēc tam tālāk izlietot. Vai arī, piemēram, radīti pilnīgi jauni materiāli no atkritumiem. Piemēram, tagad arī Rīgas Tehniskā universitātē ir veikti vairāk pētījumu par to, ka, piemēram, pelnus var izmantot betona masas veidošanā un daudz kur citur. Tādu piemēru ārkārtīgi daudz ir. Jo vienkārši tas viss patērēšanas līmenis kļūst tik ātrs, ka mēs vienkārši kaut kādā brīdī paliksim bez resursiem un vienkārši nespēsim vairs uzturēt to ekonomiku, kāda ir tagad. Ņemot vērā šī brīža visas šīs situācijas, kas apdraud ne tikai mūsu ekoloģiju, bet arī ekonomiku, kā tu redzi šis konflikts starp Irānu, Izrēlu, ASV, viņš eskalēsies vai tomēr ir redzams kaut kāds tas, ka tas nomierināsies? Viss, kas saistās ar Trumpu un viss, kas saistās attiecīgi ar šiem notikumiem, ir ļoti grūti prognozējami. Trakāk kā ar bitēm? Jā, man ir ļoti labs piemērs. Es 2 ekrānu uzņēmumus nesen uzņēmu. Tas bija pirms neilga laika, es gāju gulēt, un tad Trumps solīja pasaules galu. Nākošajā rītā pamostos, pirmā ziņa, Trumps atceļ pasaules galu. Ja. Bet īstenībā bija ļoti daudz cilvēku, kas bija ļoti sabiedēti ar visu to, un patiešām jau ļoti daudz domāja par to, ka mēs jau esam aizgājuši pa tālu šajā konfliktā. Bet, kā tu redzi, tas ļoti ātri tiek nomierināts. Atgriežoties vēl pie tā, ko jautāju par to aprits ekonomiku, es redzu, ka Eiropai tas ir diezgan labs tāds alternatīvs ceļš, jo aprits ekonomika ietver sev arī šo ilgspējīgo ekonomiku, zaļo ekonomiku, tās ir šīs mūsdienīgās tehnoloģijas, kurām mēs iegūstam elektroenerģiju. Un ja mēs mazāk būsim atkarīgi no naftas, ja mēs mazāk būsim atkarīgi no fosilā kurināmā, tad mums kā Eiropai nākotne ieskicējas diezgan labi šajā gadījumā. Ja? Protams, ka Eiropai uz doto mirkli ir nepieciešama, ir vajadzīga dabas gāze, ir vajadzīga nafta, ja? Bet mēs redzam, ar katru gadu šis patēriņš samazinās. Mēs pārējām šo alternatīvo enerģiju, un tas nozīmē to, ka tādā nākotnes perspektīvā globāli skatoties strateģiski, mēs varētu būt mazāk ietekmējami. Uz doto mirkli, mēs redzam ceļās cenas, tāpēc, ka tas saistās ar naftas pieaugumu cenām, un tā kā uz doto mirkli nafta ir viens no vadošajiem resursiem pasaulē, kam ir pakļauts viss pārējās ķēdes, piegāde, loģistika, viss, protams, ka tās cenas aug. Kā tu redzi, degvielas cena kāps augšā, būs 3 eiro?
Jo Amerikā tagad jau $4 par galonu ir, un viņi ir ļoti sašutuši par to. Kaut kādā brīdī noteikti būs, bet cik ilgā laika periodā tas notiks, es par to nevarētu tagad spriest. Un to arī īstenībā neviens no ekonomistiem arī tā vēl līdz šim precīzi nav pateicis. Bet noteikti kaut kad tas būs ilgtermiņā skatoties. Jā. Mēs redzam arī, ka pārvietošanās sāk kļūt arī par tādu, es negribētu teikt luksusa preci, jā, bet tādu kā komfortu, par ko ir jāmaksā. Jā, un skaidrs, ka pārvietošanās ar privāto automašīnu, it īpaši, ja mēs runājam arī par pilsētām un tā tālāk, ja tas prasīs lielākus līdzekļus nekā līdz šim. Teiksim, šis koplietošanas transports un tādas lietas, tas jau arī tā kā tajā aprits ekonomikā iedarās, jo tas ir tāds foršs veids, tu nepērc. Jā, tu vienkārši paņem, palieto tik ilgi, cik tev vajag. Jā, automašīna uz doto mirkli, ja mēs tīri ekonomiski skatāmies, ir visneizdevīgākā investīcija. Protams, ja mēs nerunājam par retro automašīnām, nopērkot tās, cena visu laiku pieaugs. Bet ja mēs nopērkam jaunu automašīnu, izbraucot ārā no servisa, cena krītās. Ja? Un ar katru gadu tā cena attiecīgi arī automašīnai kritīsies. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, arī pareiķinam, piemēram, cik daudz mēs ar automašīnu ikdienā braukājam, un pareiķinām, cik mums izmaksā apdrošināšana, cik mums izmaksā, ja tas ir līzings, piemēram, un tā tālāk uzturēšana un viss pārējais, ja? Gada laikā, un pēc tam izdaliet uz to apjomu, ko jūs ar šo automašīnu braucat, un jūs būsiet īstenībā pārsteigti. Un tad paņemiet, piemēram, cik maksā Rīgā koplietošanas automašīnas, ja, brīdī, kad tas ir vajadzīgs. Tā ideja, uz ko arī attīstās ilgspējīgas pilsētas, mūsdienīgas pilsētas, ka pilsēta centrs, piepilsēta ir paredzēta sabiedriskiem transportam, pārvietošanās ar kājām, ar velosipēdu, un tad, kad tas ir nepieciešams, tiešām nepieciešams, tad automašīnas tiek koplietotas. Ja. Mēs arī ekonomikā to saucam par dalīšanās ekonomiku, share economy, ja, kas ļoti populāri arī Skandināvijā, un tad šīs automašīnas tiek ņemtas un tālāk jau izmantotas, kas īstenībā arī ir ļoti labi, tīpaši pilsētās. Bet tad, kad tur ļoti jāmaina, man liekas, cilvēkiem arī tā domāšana, tā uztvere, kā tas ir, jo es esmu cilvēks, kurš arī ikdienā izmanto laiku pa laikam visādi tās koplietošanas lietas, bet mums uzņēmumā ir automašīna, kuru mēs izmantojam, jo mums ir dažādākie pasākumi pa visu Latviju, un teiksim, mums finansiāli nav izdevīgi izmantot. Jūsu gadījumā, jā, protams, ka biznesā, un ja ir, es jau teicu, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz jūs pārvietojaties, ja? Bet ja jūs dzīvojat pilsētā Rīga un jums viss darbs un biznes un viss, kas izglītība, viss ir Rīgā, protams, tad šeit ir jāuzdod jautājums, vai automašīna Rīgā ir vajadzīga. Principā es arī sabiedrisko transportu izmantoju, un man patīk šīs 90 minūšu braucienu biļetes, ja, ka tu iesēdies vienā pilsētas galā, aizbrauc uz otru, ja, un citreiz sanāk tā, ka tev tikšanās tur ir pusstunda apmēram, un tu vari arī ar to pašu biļeti vēl apakaļ atbraukt. Ja. Jā, Rīga šajā gadījumā runājot ir ļoti pretīm nākoša, gan pārvietošanās ar kājām, piemēram, manā gadījumā, jebkurš attālums, kurš ir 1 stundas gājienā, es to mēroju ar kājām. Teiksim. Tas arī ļoti ir patīkami, un arī tur visi pētījumi, kas pierāda kognitīvās spējas, uzlabojas kustīgs dzīvesveids un tā tālāk. Un arī sabiedriskais transports, protams, ir ļoti ērts. Bija arī nesen arī dati nopubliskot, ka Rīgā ir viens no Eiropā mūsdienīgākajiem sabiedriskajiem transportiem, jaunākajiem, jā, tā kā tas pietiekami ērti. Tagad arī visas mobilās lietotnes, kur tu var ļoti ātri caur telefonu norēķināties par braucienu, tiešām tās 90 minūtes, jā. Tā kā tiek darīts viss, lai mēs vairāk pārvietotos ar sabiedrisko transportu, lai mēs vairāk ietu ar kājām un lai mēs vairāk pārvietotos ar riteni. Un ieguvēji būs pilnīgi visi šajā gadījumā. Dāmas un kungi, meitenes un zēni, visiem tiem, kuriem internets ir mājās vai telefonā, esiet sveicināti Prata spēļu podkāstā Laboratorijā pie Harija. Kā mani acīgākie kolēģi minēja, pie mums šodien ir viesis, kurš retu reizi ir garāks par mani, vai ne? Edgars, sveicināti, prieks redzēt. Mums augšu jāskatās nepierasti. Tātad pirmais uzdevums Prāta spēļu laboratorijā būs jaunums skatītāji, un Edgars būs pirmais izmēģinājuma trusīts, kurš testēs relatīvi nekaitīgus šķidrumus cilvēku organismam, garšojot tos. Tātad priekšā ir 5 glāzītes, 5 sāmiņi. Iebāz iekšā sāmiņu glāzītē, padzeries drusciņu, cik tev nav bail. Un pasaki man, kas ir pirmajā glāzītē iekšā? Alkohols nav nekur, jau vienkārši.
Nē. Okay. Mēs no rīta tagad filmējam pirmais, un pēc pusdienām tad varēsim. Jāstūrē, kā jāpārliecina. Tā, un man ir jāpasaka, kas tas ir? Drosmīgi. Tu vari divreiz pagaršot. Kaut kāda kambuča vai kaut kāda sēnes dzēriens, kaut kas tāds, ne? Labs variants. Es tev varu pateikt, es varu teikt priekšā, kāpēc nē. Tādos svinīgos gadījumos tas tiek baudīts. Svinīgos gadījumos, jā. Vai ko izlaidumi nāk? Es domāju, ka tur neviens vien. Mežezers visticamāk. Aiziet, viens pret šampanieti. Pagaidām. Jā, ļoti labi, bet ar mazu priekšāteikšanu. Skatīsimies, kā es ar otro. Šitas ir latviešu mēlē absolūti kaut kas. Jā, kaut kas nezināms. Coca-Cola. Paga. Pirmais variants ir labs, bet tur ir nianses. Coca-Cola ar garšu kaut kādu. Jā. Lakrice? Coca-Cola lakrice. Nē, kola tā ir, bet ar kādu garšu es nevaru pateikt. Labi, puspunktu ieskaitīsim. Jā, aizietējam tālāk. Bet ar ko tu biji? Ar ķiršu kašu. Ar ķiršu. Ļoti. Tāpēc es saku latviešu mēlē, tas nav atšifrējams. Kefīru vajadzēja ielēt. Tā, šis te ir kvass. Redz, vai tu domā, ka prāta spēlēs viss tik vienkārši būs? Veselības dzēriens. Aiziet, jā. Jā, labi. Skatāmies, kas ir nākamais. No amerikāņu filmās šitas ir. Garšīgi, jā. Garšīgi ir, bet tas ir... Mums nevaram dot tā vairāk. Nē, no šitā varam. Šito lielā pudlē var nopirkt. No šitā mēs varam iedot arī drusciņu vairāk padzerties. Tu saki amerikāņu filmās? Man liekas, tas arī nav priekš Latvijas kaut kas tāds. Tas ir kaut kas tāds ārzemniecisks. Nav tā kā ledustēja. Aiziet, tieši tā. Un beidzamais. Es ticu, ka ar pirmo malku pateiks, kas tas ir. Tarhūns, jā? Vai Buratino, tas Buratino, tā limonāda. Jā, tarhūns. Tātad dažus uzmanēja ar pirmo, dažus ar maziņiem padomiņiem, bet vispār bija ļoti labi. Tarhūnu gribējām, nedabūjām. Uz nākamo. Jā, es parasti viņus jaucu Tarhūns Buratino, jo es viņus tā ikdienā bet no bērnības tā atceros, ka bija. Es Tarhūnus neatceros, kad es kādreiz esmu dzēris. Kā viņš sastāv, man nav nejausmas. Rakstiet komentārā, kā jūs domājat, kas Tarhūnā ir iekšā. Edgar, šobrīd viena no aktuālām tēmām ir arī ūdens transports. Jānis Vārovs ļoti ir iesaistījies par to, lai viņš tiktu vairāk attīstīts un tā tālāk. Ko tu par to domā? Vai Rīgai tas ir vajadzīgs? Tas būs diezgan izaicinoši. Pirmkārt, sezonalitāte, kas ir ārkārtīgi būtiski, tas ir viens. Otrkārt, es esmu pārvietojies ar ūdens transportu Oslo. Tur viņiem bišķiņ savādāk ir tā ģeogrāfija, kas ļauj. Mūsu gadījumā jautājums ir, no kurienes un uz kurieni mēs brauksim. Tātad šajā gadījumā, ko es redzu, ka tie varētu būt attālākās Rīgas apkaimes, kas ir izvietotas gar Daugavu. Piemēram, šajā gadījumā mēs varētu runāt par Ķengaragu, var skatīties viss, kas iet tālāk uz ziemeļiem, uz attiecīgi Bolderāju, Daugavgrīva, Vecmilgrāvis. Ja? Tur ir vienkārši jāparēķina, ja tas būs ātrāk un tas būs efektīvāk, protams, ka tas strādās, bet arī ir svarīgi, kādas būs izmaksas, attiecīgi, kā tas iekļausies visā kopīgajā transporta infrastruktūrā. Jā. Mani vairāk uztrauc tas, ka sarunas par ūdens transportu Rīgā ir jau gadu desmitiem ilgas, un tad man vienmēr rodas jautājums, kāpēc tas līdz šim vēl nav realizēts. Tātad, visticamāk, kaut kādi šķēršļi ir. Bet kas tie ir par šķēršļiem, pagaidām grūti ir spriest. Jā, bet es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas dzīvo, piemēram, Vecmilgrāvī, vai tie, kas dzīvo Bolderājā, Daugavgrīvā, tas varētu būt diezgan labi. Tikai svarīgi ir saprast, cik būs tie cilvēki, kas pārvietosies, un vai tiešām šis transports būs attiecīgi efektīvs. Tajā pašā Oslo tur bija
pietiekami labi. Jā, tur bija, viņi kursēja ik pa 10 minūtēm, un tie prāmji, viņi bija pilni, un tā pārvietošanās no viena punktu uz otru aizņēma 20 minūtes, bet ja es būtu braucis ar attiecīgi sabiedrisko vai ar automašīnu, tad tas būtu krietni grāk. Jā, tā kā, vajag Rīgā tieši arī parēķināt, paskatīties. Pārēsim no ūdens uz lidošanu. Air Baltica, mūsu nacionālā līdzsabiedrība, un vai tiešām ir tā, ka viņi visu laiku ir jādotē, kad viņi nenes peļņu, ne valstī, nevienam, un vai tiešām visā pasaulē arī tās līdzsabiedrības tiek dotētas? Šeit svarīgi ir saprast to, ka uz doto mirkli, mēs runājam par to, ka valdība attiecīgi tātad no valsts budžeta iegulda nacionālajā aviokompānijā. Tur pēdējie arī tie 30 miljoni, bet neviens nerunā par to, cik lielu atgriezenisko saiti šī aviokompānija ienes Latvijas valsts budžetā. Tas ir tas saucamais multiplikātora efekts, cik mums turisti atlido ar mūsu šīm aviokompānijas lidmašīnām, cik darba vietas tiek nodrošināts un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti būtiski, bet ir jāsaprot to, ka ir ļoti daudz pasaules mēroga uzņēmumi, kurus valsts uztur, bet caur šo uzturēšanu pēc tam ekonomiskā pievienotā vērtība ir krietni lielāka. Man liekas, ka vairāk vajag orientēties uz to. Jā, sākotnēji šīs izmaksas arī uz jaunajām lidmašīnām un arī tā visa zīmola maiņa, kas savulaik bija notikusi un tam līdzīgi. Tas prasa zināmas izmaksas un, protams, visi izaicinājumi. Covid laikā un varbūt ne īpaši veiksmīgi tika nopirktas šīs jaunās lidmašīnas tajā laikā, plus vēl paskatieties, kas notiek arī starptautiskajā tirgū, tātad arī šie lidojumi tiek atcelt un viss, tā situācija nav tik veiksmīga avio industrijai. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē atmaksāsies tas, ka tā glābšana notiek un arī tās summas, kas tiek ieguldītas, salīdzinoši uz visu to, kas nāk atpakaļ, nevajadzētu teikt, ka tas ir kaut kas ļoti tāds astronomisks. Atceries, kādreiz mums bija prāmi arī, kas savienoja Rīgu ar Stokholmu, un manā skatījumā tas bija ļoti liels ieguvums gan pilsētā, gan visai valstī kopumā, jo pirmkārtām cilvēki, kas pārvietojās, ne tikai brauc no Stokholmas šajiem, bet ļoti daudz arī lietuvieši brauc caur Rīgu uz Stokholmu, gan tāds izklaides braucienos. Un tāpatās iebraucot Rīgā, viņš šeit arī kaut kādu daļu naudas atstāja. Jā, protams, jā. Man personīgi arī diezgan žēl ir, ka vairs šīs satiksmes nav, jo bija pietiekami interesanti. Es atceros arī, jūs arī prātspēles organizējāt, arī Baltijas jūras kausu, un mēs bieži braucām arī. Tas bija tāds ļoti tāds foršs un ļoti labs veids, kā pavadīt brīvdienas, jo piekdienas vakarā pēc darba, tie prāmi bija tā saplānoti, ka varēja pēc darba iekāpt, un rīt no rīta tu jau esi attiecīgi tātad Stokholmā, un tad varēja pavadīt labu laiku un braukt atpakaļ, un tas bija, baigi forši. Žēl, ka pēc tā Covida tomēr tas tā arī neizdevās, un tagad ir jāizmanto Tallinas osta, tā tad ir jābrauc uz Tallinu, un tas atkal ir diezgan, tā bišķiņ emocionāli grūtāk, jo mums tomēr ir osta, mēs esam ostas pilsēta, bet mums nav tādas efektīvas satiksmes, kurā mēs varētu, aizbraukt uz mūsu tuvākajām, aizpeldēt uz mūsu tuvākajām attiecīgi tātad kaimiņu valstīm. Protams, ir kruīzi, bet ir lielie kruīzi, kas šeit ienāk, un tad tev ir jādodas prom uz ļoti ilgu laiku. Tas tā, par Tallinku man tiešām ir emocionāli žēl, un es domāju, ja atgriežoties pie Air Baltica, ka ja gadījumā kaut kādu iemeslu dēļ arī mums būs jālikvidē šī aviokompānija, es domāju, ka pēc tam tā nostalģija un tas emocionālais stāvoklis arī būs diezgan līdzīgs un visticamāk varbūt pat sāpīgāk tas būs. Mēs tā ļoti smuki par šo izrunājām un nostalģija un šīs te visas lietas, viņas neiet kopā ar aprits ekonomiku. Paskaidrošu savu viedokli, kāpēc. Tāpēc, ka bieži vien tev ir tas pieredums, un tu negribi to pieradumu mainīt. Ka tu esi pieredzis, ka tev tas ir un ka tev tā jābūt, jo vecāki tev tā ir mācījuši. Tieši tas pats ar mašīnu. Kad tu esi vecis, tev vajag mašīnu un tā tālāk. Jo kā tu tā ies un kāršēru ņemsi. Redzi, nostalģija tas jau ir... Nostalģija
tas jau ir gaidas par to, kas kaut kad ir bijis. Jā, bet šajā gadījumā saproties, viņiem, tev ir ar to jārēķinās, ka tā nostalģija būs, bet tā domāšana, nomainot domāšanu, kaut kādā brīdī tev varbūt tu jau nezini, kā tu jutīsies pie tā jaunā dzīvesveida. Tas jau arī ir ārkārtīgi interesanti. Bailes no nezināmā. Jā, tas ir, bet es domāju, ka pamēģinot, un atkal jautājums ir, ko tā nostalģija? Nostalģija parasti ir īstermiņā. Tas tā ir. Tu, piemēram, arī es atskatos, piemēram, uz saviem kaut kādiem attiecīgi tur varbūt studiju gadiem, un dažreiz parādās nostalģija, bet īstenībā, ja man ir jāsalīdzina mana dzīve tagad vai studiju gados, es labāk izvēlos tagadējo dzīvi. Jā, pilnīgi pareizi. Tāpēc arī šajā gadījumā arī ar visu pārējo, tā nostalģija viņa vienmēr būs, tas emocionālais stāvoklis vienmēr būs, bet mēs nekad nezinām, kā mainīsies mūsu dzīves uztvere, kad mēs mainīsim šos paradumus. Tas arī ir ārkārtīgi būtiski. Kas ir ar atomkaru? Kā tu redzi? Būs, nebūs, cik lieli tie draudi reāli ir. Jo mēs redzam, ka šie valdnieki, kuriem ir pieeja šiem atomieročiem, viņi diezgan neadekvāti rīkojas ļoti daudzās situācijās. Es saprotu, ka tā ķēdīte, lai palaistu šo atomieroci, ir diezgan gara, bet tikpat neadekvāti var sastapties arī tajā starpā. Ne tikai redzi, kā, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad īstenībā pasaule iepriekš uz atomkara, nopietna atomkara sliekšņa ir bijusi diezgan tuvāk nekā tagad. Piemēram, šis gadījums ar... Tu domā, Kubas konflikts? Kubas konflikts ir viens, bet man vairāk atmiņā stāv šis, man liekas, Vjačeslavs Petrovskis vai kurš tur bija, kurš 80. gadu beigās viņš dienēja Krievijas strateģiskajos spēkos, PSRS strateģiskajos spēkos, un attiecīgi viņiem uz vadības pulti parādījās informācija, ka lido raķete no attiecīgi Amerikas. Un, burtiski sākotnēji viņi padomāja, ka tā ir kļūda, bet pēc tam burtiski pēc pāris minūtēm parādījās, ka lido krietni daudz raķetes. Ja. Un īstenībā, kas viņiem bija jādara, viņiem pēc instrukcijas bija jādod uzreiz prettrieciens momentāli. Kas notika, tātad attiecīgi prettrieciens netika veikts un izrādījās, ka tas bija tā bija tāda sakritība, ka satelīti bija uzķēruši neīstajā brīdī saulēktu kaut kur Amerikas pusē, kas izskatījās pēc tā, ka tās raķetes tiek palaistas. Protams, kā šīs cilvēks tika attiecīgi atlaists, un pēc tam viņam tā dzīve iekārtojās ļoti smagi, viņš kļuva par alkoholiķu un tā tālāk. Pēc tam, kad to visu atslapenoja, kāpēc es to visu saku, bija uzņemta arī filma. Šis cilvēks arī tikās ar pasaules mēroga līderiem, un filma saucās Cilvēks, kurš izglāba pasauli. Un arī viņš bija Amerikā un tikās patiešām ar ļoti daudziem slaveniem aktieriem, tā skaitā Robert De Niro un tā tālāk, un viņam ļoti daudz gribēja viņu runāt, viņš Dānijā saņēma ļoti prestižu naudas balvu un tā tālāk, jo viņš tiešām bija tas cilvēks, kurš izglāba pasauli. Jo ja viņš toreiz būtu pēc instrukcijas, kā viņam ir teikts, ja viņš būtu devis prettriecienu, amerikāņi momentāli būtu patiešām palaiduši raķetes un vienkārši mēs tagad būtu pavisam citā pasaulē un lielākā, un mēs pat varbūt pat arī nerunātu. Jā. Un redz, viņam uzdeva jautājumu. Arī tajā intervijā, oriģināla interviju es skatījos, viņam uzdeva jautājumu, kāpēc jūs pēc instrukcijas tātad nedevāt šo prettriecienu. Viņš pateica tā, ka viņš vienkārši nobijās. Viņš saprata to, ka ja amerikāņi tagad iznīcina PSRS, tad pasaulē vēl ir cerības uz civilizācijas pastāvēšanu. Bet viņš ļoti labi saprata to, ja viņš dod prettriecienu, tad šajā gadījumā tiks iznīcināta visa pasaule. Tas bija tas, ko viņš bija pieņēmis to kā lēmumu. Ja? Tādā ziņā. Jā, un tas, ko tu saki mūsdienās, tad tā ķēde viņa ir diezgan tāda nopietna. Šajā gadījumā cilvēku ķēde, kas pieņem tos lēmumus, bet neaizmirsīsim, ka ir tehnoloģijas, ja? Un šāda tipa kļūdas, viņas var arī atkārtoties. Un arī, to, ko tu pieminēji, arī Kubas krīze viens, bet bija arī vēl viena tur kaut kas saistība arī bija ar Japānu un Ameriku arī šādi gadījumi jau ir bijuši krietni daudzas, viņus tagad tā precīzi nenosaušu, bet man vislabāk atmiņā palika tieši tas Vjačeslavs Petrovskis, kurš man liekas, ka tā vajag pārbaudīt, es tā uzreiz tā no galvas nepateikšu, man liekas, ka tā viņu sauc. Jā.
Tā kā ir bijuši ļoti nopietni gadījumi, un to filmu var paskatīties. Tur starp citu arī, man liekas, ar dāņu režisoriem kopā ir uzfilmēts, un tur daudz mūsu aktieri arī spēlē. Jā, tā filma diezgan tāda laba iespēja. Tu domā, tas ir tagad, tīri tā kā spēka demonstrācija parādīt to, ka man ir, ka es varu un... Es domāju, ka nopietni, ka pirmkārt spēka demonstrācija, un otrkārt mūsdienās jau, kā visu laiku tiek runāts, ka pateicoties kodolieročiem, 3. pasaules karš vēl nav bijis, kas pēc būtības diezgan liela loģika ir. Jo ir jāsaprot to, ka ja tiešām tiek izraisīts kodolkarš mūsdienās, tad tās ir beigas. Ja? Un tad jautājums ir, vai šīs te varas un valdības ir gatavas ar to riskēt. Galu galā arī viņiem, viņi ļoti labi saprot, kāda būs viņa atlikušā dzīve. Labi, tur Trumps viņš jau ir gados. Es esmu vispār šokā, ka mūsdienu laikmetā cilvēki savstarpējās attiecības kārto ar ieročiem, nevis sežot pie galda. Man tas nav saprotams. Redzi, kā ir, lai varētu spēt sarunāties, lai būtu dialogs, ir jābūt pietiekam gudram un attīstītam. Ja? Tas ir fakts. Kāpēc izmanto ieročus? Šeit, es domāju, ļoti lielu lomu spēlē arī sociālie tīkli, ka tiek veidot šī apzinātā naida kurināšana, un bieži vien tās tēmas, par kurām strīdās un kur tad šos ieroči izmanto tā tālāk, viņas visas ir orientētas uz tādām ļoti smagām tēmām. Ja? Tā ir reliģija, tie ir resursi, tās ir politiskās attiecības, un tur ir ārkārtīgi grūti. Mums pat bieži vien paskaties, it kā mēs esam attīstīti, bet mums ģimenēs ir konflikti, mēs šķiramies ar savām otrām pusītēm ļoti nopietni, pat bieži vien tas aiziet līdz pat nopietniem tiesu darbiem un tā tālāk, un tās emocijas, viņas vienmēr nostrādā, un mūsdienu laikmetā, kad ir šie te sociāli tīkli, kas to visu uzkurina, kas izmanto šo cilvēka psiholoģiju, jo tas ir tas saucamais tas uzvedības ekonomikas modelis, tas behaviorālisms, kad sociālie tīkli jau ļoti labi zina, ko cilvēks grib dzirdēt, un ar šo algoritmu arī tā informācija tiek ielikta. Bet skaties, no otras puses, ja mēs ņemam kādreiz presi, kad bija tikai, tev ir tikai vienvirziena tā informācija, tev viņi tiek iedot, un tu pēc tam savā galvā viņu vāri. Ja? Šobrīd, manā skatījumā, tie sociālie tīkli, viņi var ne tikai uzpūst, bet viņi arī var nodzēst. Ja? Jo, teiksim, tad, kad atnāk tā informācija, tad var patrāpīties kāds cilvēks, kurš pasaka, bet ir konflikts, bet mēs viņu varam atrisināt. Nevis pūst to gaisu tajā oglītē iekšā. Sociālo algoritmiem tas nepatīk. Algoritmiem jā, bet būtība tā kā... Teorētiski būtība, jā, bet patēriņš šajā gadījumā mēs patērējam informāciju un arī pēc satura mārketinga un pēc visa cita, tomēr cilvēkiem vairāk patīk tie konflikti. Ja? Un tā analītika šajā gadījumā vienmēr arī paskaties, kas ir pats populārākais. Visur tur, kur ir īpaši, ja mēs arī skatāmies par Latvijas ekonomiku, mums pārsvarā visi tikai kritizē Latvijas ekonomiku. Parāda man internetā kaut vienu ekonomistu, kaut vienu tādu tiešām labu speciālistu, kurš uzsvers Latvijas ekonomiskus plusus. Viņi ir, bet neviens neskatīsies. Jā, es kaut kādā brīdī vienmēr cenšos patiešām runāt par to. Es, protams, saprotu, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, bet tāpat kā visās citās valstīs, bet es šajā gadījumā neesmu populārs. Tāpēc, ka cilvēki lielākajā daļā grib dzirdēt to, kas viņiem liekas pateiksim tā pašsaprotamāks, un to arī izmanto speciālisti, to izmanto arī sociālie tīkli. Tas pats par otro pensiju līmeni. Lielākā daļa grib to naudu tagad saņemt, un tāpēc ir liela daļa, kas saka, jā, vajag izņemt. Bet neviens jau nepaskaidros, ko tu darīsi pēc tam. Jā. Un neviens jau neskaidro, ko nozīmē saliktie procenti, jo ilgāk tā nauda būs cilvēku kontos, jo labāk. Jā. Tātad šajā gadījumā ir. Bet, protams, ka lielai daļai, kurai tas ir aktuāli, ir cilvēki, kas to uztver, tīpaši populisti un daudz citi. Un šajā gadījumā tas ir tāds diezgan liels izaicinājums mūsdienu laikmetā. Es tev izstāstīšu vienu lietu, ko es ļoti, ļoti sen uzzināju. Saucās mušas domāšana un bites domāšana. Tu zini šo teoriju. Lūk, un balstoties uz to, es uztaisīju eksperimentu. Es saviem paziņiem sāku stāstīt par savu dēlu, par viņu panākumiem. Un tajā pašā laikā es pastāstīju, ka viņš tur salauza kāju vai salauza roku un kaut ko. Un es novēroju, kāda ir cilvēku reakcija. Ja? Tiklīdz tu stāsti to negatīvo, tā ir, kas tur kā bija. Ja? Teiksim, bija gadījums, man dēls tur satriecās laukumā ar spēlētāju, viņu uz slimnīcu aizved.
Ja? Kas tur? Ja? Bet es saku, man dēls tur uzvarēja, viņš tur saņēma medaļu un viņš ir MVP. Nu jā, ir ok. Ja? Un tā cilvēku domāšana, jā, tiklīdz tev ir kaut kas negatīvais, un es izlasīju vienu ļoti tādu interesantu teoriju par šo te, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka cilvēkam zemapziņā, viņam mierā, ir tas, ka viņam nav jāuztraucās. Viņam organisms ir mierīgs, bet tiklīdz viņš dzird kaut ko, kas varētu viņu apdraudēt, situācija, kas var būt bīstam, viņam organisms uzreiz sagrupējās. Ja? Izstrādājās visas tās sistēmas, kad viņš ir sagrupējies. Un tāpēc viņam vajadzīgi ir tā deva, lai viņš to negatīvo, lai viņš var sagrupēties. Ja? Tas tāds par to tiek runāts, ka mēs tur vēsturiski, mums visu laiku bija tas stress apkārt. Un tā, jā. Tas patiešām tā ir. Tu dzīvo, un tu nezini, kurš zvērs tev atnāks vai vēl kaut kas. Tāpēc tā ir, un diemžēl tā negativitāte, viņa vienmēr patīk cilvēkiem labāk. Negativitāte, baidīšana, kaut kādā mērā cilvēki to izmanto, un tas tā ir. Es to arī ļoti labi jūtu arī pēc saviem sociāliem. Tā kā savulaik es arī biju eksperimentējis vairāk kārtīgi, tad, kad es arī pasniedzu šo te uzvedības ekonomikas liku rakstus apzināti, lai pārbaudītu, kāda būtu cilvēka reakcija. Un, protams, ka visiem patika tie raksti un tās manas tie video fragmenti, kas vairāk tika orientēti uz negativitāti, uz to, ka viss ir slikti, uz to, ka Latvija ir uz sabrukšanas robežas, un tā tālāk. Jo tā bija. Mēs tagad izgriezīsim šito ārā un būs uzraksts. To var parādīt no konteksta. Čerkovskis saka, ka viss ir slikti, viss ir uz sabrukuma robežas. Bet starp citu tā arī bieži vien, ņemot vērā to, ka man ir diezgan daudz raksti, es bieži vien esmu arī iekritis šajās lamatās, kur žurnālisti patiešām izrauj no konteksta ārā, Un tas jau arī pēc tam arī tiek interpretēts, bet ja to rakstu izlasa līdz beigām, kā ir lielākā daļa rakstu, tad jau viss ir saprotams. Es atceros, man tikko bija beidzies Covid, un bija tur tas īsā pauze starp Covid beigām un kara sākumu. Un man bija viens raksts, kur tāds populārs bija, kur man jautāja, vai būs inflācija. Es teicu, neuztraucieties, inflācija nebūs. Cenas stabilizēsies, viss būs ļoti labi. Ja? Paiet kaut kāds laika periods, inflācija Latvijā 38%. Bet es jau tajā rakstā tālāk, es jau biju paskaidrojis tālāk pie nosacījuma, ja nebūs karš, ja nebūs kataklizmas, tad tālāk. Tas jau nevienam neinteresē. Jā. Visur medijos parādījās. Čerkovskis cenas necelsies, pēc tam inflācija 38% tā tālāk. Ja? Tagad otrs uzdevums. Tu kā prāta spēļu spēlētājs, ar stāžu, gribētu teikt, tā bružāts kārtīgi prāta spēlēs. Tu zini, ka parasti ir vēlams teikt pareizās atbildes. Jā. Tad šeit mēs pārslēgsim to domāšanu bišķiņ savādāk. Es tev rādīšu attēlus, un tev man vajadzēs teikt, kas tas nav. Pēc iespējas ātrāk būs uz laiku, 30 sekundes, bilde ekrānā, kas tas nav. Tev jāpasaka, kas tas nav. Un skatāmies pirmo lietu, kas tas nav. Un aiziet. Jāpasaka, kas tas nav. Kas tas nav? Tas nav kivī. Jā. Iglu, helikopters, Jā, viennozīmīgi. Rainis, Imants Ziedonis, Dienvidu tilts, Hugo Boss, Stirna, Vēl 10 sekundes. Tēja, Raimonds Pauls, Big Bens. Un šito, kas tas nav? Saule. Ieskaitīsim šito 12. Rezultāts, kas ir virsvidējā, viennozīmīgi. 12. Tas ir ļoti labi. Neērtie bērni. Kas tas ir? Neērtie bērni. Es vadu arī šo izglītības domnīcas raidierakstu. Mēs vairākus raidījumus esam arī uzfilmējuši. Neērtie bērni šajā gadījumā ir tie bērni, kas neuzvedas tā, kā vajadzētu uzvesties, tā kā skola uzskata, ka vajadzētu uzvesties. Tas nenozīmē to, ka neērtie bērni ir kaut kādā mērā slikti, vai tie ir kā agrāk lietoja šo terminu huligāni vai tam līdzīgi. Ja? Neērtie bērni ir tie, kas iet pret esošo sistēmu. Un mūsdienās attīstoties, tehnoloģijām attīstoties, iespēja ātrāk mācīties, attīstoties arī bērnu bišķiņ citai uztverei, šie neērtie bērni kļūst aizvien
viņi kļūst aizvien vairāk. Ja? Tie ir, piemēram, bērni, kas nepārtraukt uzdod jautājumus, kas īstenībā skolotājiem var īstenībā apnikt, ja? Bet kas īstenībā ir pilnīgi normāli. Daudz gribēs zināt, ātri vecs paudzes. Jā, piemēram, šajā gadījumā tie ir bērni, kas, piemēram, nepārtraukti kavē, vai kas, piemēram, ir enerģiski stundās, vai kas šajā gadījumā uzdod jautājumus, kāpēc man tas ir jāmācās un tā tālāk. Ja? Tur ir ārkārtīgi daudz to piemēru, bet neērtie bērni ir tie, kas neuzvedas tā, kā to grib sistēma. Ja? Tātad tie nav tie bērni, kādi, piemēram, bijām mēs, kur bija jāievēro ļoti stingri šie skolas noteikumi, kā es atceros, patiešām bija tur sarunas klasē, bija pilnīgi aizliegtas, ja? un nerunājot jau ne par ko, ka uz galda varēja atrasties tikai pildspalva, pierakstu klāda un tā tālāk. Ja? Un tā tālāk. Un viss tas, kas tika izdarīts ārpus sistēmas, uzreiz bija patiešām sliktais. Ja? Mūsdienās šie neērtie bērni ir tie, kas arī mēģina iet ārpus no šīs sistēmas, tādu ir ļoti daudz. Un tie ir tie, kas nepatīk skolotājiem, kas nepatīk skolai. Bet, protams, ka bieži vien šajā kontekstā tiek minēti arī bērni ar īpašām vajadzībām, ja? Arī diskusija paceļas par šo te un tam līdzīgi. Ja? Bet pēc būtības tie ir bērni, kas iet ārpus sistēmas. Man bija tāda iespēja nokļūt vienā mācību iestādē, kurā tas bija karjeras dienas ietvaros. Es stāstīju jauniešiem par prātspēlēm, mēs arī uzspēlējām kādu spēli. Un es ļoti labi redzēju, kā spēles sākumā un spēles noslēgumā viņu uzvedību. Pirmais, viņi ir bez mazliet tā kā eži. Ja, kad, ko jūs te gribat no manis? Ja, tāda ļoti pretestība liela. Lēnām ar viņiem runājot, es centos paprasīt viņiem, tu zināji pareizo atbildi, kā tu to zināji? Ja? Tad viņš pastāst to, un lēnām soli pa solim viņi atvērās. Jo bieži vien viņi baidās pateikt to, ko domā, jo saņem pretī to, tu nepareizi domā. Tā tas nav. Jā. Ja? Un ko vispār nozīmē nepareizi domāt? Ja? Mūsdienās bērni un šī jaunā paudze ir ārkārtīgi forši, bet viņiem ir jāmāk strādāt. Mums ir milzuma liela plaisa starp pedagogiem un bērniem, tāpat kā arī šī plaisa veidojas starp šīm te jaunajām paudzēm, ir tīpaši starp tā saucamajiem milēnijumu paudzes bērniem un tagadējiem šiem te zoomeriem. Ja? Viņiem ir pavisam savādāka dzīves uztvere, kas nav pieņemama mums. Ja? Es negribu teikt, ka viņi ir slikta. Piemēram, zoomeri šajā gadījumā, ja ir iespēja nestrādāt, viņš nestrādās. Ja? Mūsu gadījumā mēs, kas esam milēnijumu paudze, mēs esam tie, kas visvairāk strādā. Ja? Un tāpēc mums ir visvairāk šīs visas izdegšanas un attiecīgi viss šis te, kas saistās ar stresu. Bet ir vienkārši jāmāk sadarboties un parunāt ar viņiem ir ārkārtīgi interesanti. Un tiešām tu pareizi saki, jā, viņiem ir diezgan daudz jautājumu, viņiem ir savādāka pieeja. Mūsdienu bērni, viņi grib saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs, kas skolotājiem tas varētu būt liels izaicinājums, ir īpaši matemātikā. Tad, kad skolotājs māca, piemēram, Pitagora teorēmu, ja šajā gadījumā bērnam neko neizsaka A kvadrātā plus B kvadrātā vienāds ar C kvadrātā. Jā. Viņam ir svarīgi saprast, kur man tas noderēs dzīvē. Un es atceros, ka mēs pat 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā, mēs arī šos jautājumus uzdevām skolotājiem, kur man tas dzīvē noderēs. Un tu zini, mūsu attiecīgi skolotāji bija tādi, kas spēja paskaidrot, ka tas ir, es ļoti labi atceros frāzi, varbūt tieši šādā kontekstā tev šī formula nenoderēs dzīvē, bet loģiskā domāšana tev gan noderēs. Precīzi. Un ja mēs skatāmies, piemēram, tagad uz cilvēkiem, kas ir uzņēmēji, kas ir ļoti spēcīgi politikā, kas ir daudz ko sasnieguši, viņiem ļoti daudziem ir tieši šīs tehniskās zinātnes. Ja? Arī paņem arī mūsu ļoti daudz, arī tādi izcili politiķi, arī viens no pirmajiem premjerministriem Ivars Gotmanis, kurš pēc būtības ir fiziķis. Ja? Arī, varbūt daudzi var kritizēt Šķēli, ja? Bet tas, ko viņš ir izdarījis arī viņš arī ir matemātiķis, fiziķis, ja? Pēc izglītības daudz. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tā domāšana tiek sakārtot. Un ja mēs arī paņemsim, piemēram, skolu beidzējus, tad veiksmīgi uzņēmēji vairāk būs matemātiķi, inženieri, fiziķi. Bet ļoti maz būs cilvēki, kas ir pabeiguši uzņēmēju darbību. Ja? Tas ir tiešām svarīgi, ja? to saprast. Un tāpēc skolotājiem ir ļoti liels izaicinājums parādīt un paskaidrot, ko tas dos attiecīgi dzīvē. Ja? Un ja ir bērni, kas uzdod jautājumus, par to vajag tikai priecāties. Jautājums ir, vai mēs varam atbildēt uz tiem jautājumiem. Ja? Ir ļoti daudz jautājumus, kuriem es pats nevaru atbildēt. Ja? Patiešām. Man, piemēram, bija tāds ārkārtīgi interesants gadījums. Man viena studente
pajautāja, kāpēc vispār ir vajadzīgas valsts robežas? Es viņai sāku skaidrot, es saku, kā valsts ir teritorija. Saku, nē, to es visu zinu, bet kāda ir pamatideja, kā viņas izveidojās, kāpēc ir vajadzīgs, kas būs, ja vispār nebūs robežu. Ja? Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi interesants jautājums, bet līdz šim man neviens to nekad nav uzdevis tādā ziņā. Atbildes nav, tas ir skaidrs, ja? Bet tas domāšanas līmenis, kas ir šāda tipa studentiem, tas ir tiešām fenomenāls. Bet ja mēs paskatāmies vēsturiski, no kā viss attīstījās no filozofijas, no jautājumu uzdošanas. Jā. Starp citu, filozofija ir ļoti Latvijā nenovērtēta, jo filozofija šajā gadījumā jau tulkojas kā mīlestība pret zināšanām, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, papētot arī starptautisko praksi augstskolās, es novēroju, ka viena no vadošajiem kursiem gandrīz vai pilnīgi visās studiju programmās ir matemātika un filozofija. Ja? Un tādi izcili profesori, ar kuriem es esmu runājis, teiksim, Latvijā, tādi kā Arnis Svets, arī Velga Vēvere, profesori. Tad viņi teica, ka tad, kad viņi studēja filozofiju, viņiem 1., 2. kurs bija tikai augstākā matemātika, fizika, ķīmija. Ja? Un kas ir ārkārtīgi interesanti, ka ļoti daudz zinātnieki savā mūža nogalē ir arī pievērsušies filozofijai. Tas pats arī Stevens Hokings, piemēram, savās grāmatās arī ļoti daudz rakstīja par filozofiju, jo filozofija ir tā joma, kas palīdz atbildēt ļoti daudziem jautājumiem. Tāpēc man ļoti nepatīk, ka Latvijā tas konteksts beidz filozofēt, filozofēsim pa dzīvi, ka tam ir ļoti tāda liela tāda negatīvā tā puse, ka tas tiek uztverts, tu filozofē, tu esi atkal tas sliktais vai neērtais bērns. Arī tā var teikt, man skolās arī teica, beidz filozofēt, bet īstenībā filozofija tā ir ļoti nopietna zinātne tādā ziņā. Un tagad arī, es teiksim, arī vairāk man ir jāpasniedz tāds priekšmets kā ekonomiskās domas vēsture. Un es diezgan daudz arī iedziļinos arī filozofijā, arī pārlasu tagad Marku Aurēliju, Platonu, piemēram. Ja? Tagad arī paskatos arī kaut ko bišķiņ dziļāk kā Machiavelli, piemēram. Ja? Tas pavisam savādāk tev. Machiavelli tas ļoti savādāk. Jā, tas pavisam pavēr pavisam Man Jungs citas. Patīk, viņam Jungs patīk. Viņam ļoti interesants skatījums. Tagad arī grāmata ir Rīgā pieejama arī. Savukārt par Platonu runājot, es mēģināju tos Platonu dialogus lasīt. Es laikam vēl neesmu tik ļoti grūti. Jā, man ir sarežģīti. Jā. Un starp citu, kas vēl ir ārkārtīgi interesanti, Kārlis Marks. Jā. Bet starp citu ļoti, ļoti interesanta tēma. Dāmas un kungi, Edgars Čerkauskis būvēs komunismu. Jā. Nē, bet redzi, kā ir ārkārtīgi interesanti jautājums ir, kāpēc tad, piemēram, Eiropā vēl ir pieminekļi kaut kur saglabāti. Ja? Es, piemēram, pirms neilga laika biju Vācijā, un mēs atradamies vienā mācību iestādē, kas atradās uz Karla Marka štrāse vēl aizvien. Ja? Tātad, kur ir problēmas ar Karlu Marksu? Es arī to studentiem skaidroju. Ja? Jebkurš ir lasījis Karla Marksu, saprot, ka tā ir utopija. Ja? Un tāpēc vienmēr, kad pajautā, vai jūs atbalstat Karla Marksu, jebkurš ekonomists pateiks nē, jo es to esmu lasījis. Ja atkal izrauj no konteksta un izmanto to kā propagandu, protams, ka lielai daļai sabiedrības tas patiks. Ja. Arī Padomju Savienībā Kārlis Marks tika interpretēts savādāk. Ja. Tur pārsvarā uz Ļeņins uz viņu atsaucās, un viņš bija interpretējis tās idejas savādāk. Bet redzi, kas ir atkal Kārlim Marksam, ārkārtīgi ir tā interesanta doma, kas arī ir bīstama. Jo Kārlis Marks pēc būtības balstās uz šo cīņu starp kapitālismu un šajā gadījumā proletārismu, kas ir darba cilvēki. Jā. Un tas visos laikos ir bijis aktuāli, jo uzkurināt darba cilvēkus ir ļoti vienkārši. Šajā gadījumā uzlikt uzsvaru uz to, ka pie visām savām, piemēram, nelaimēm vai zemiem ienākumiem ir vajadzīgi kapitālisti. Viņi ir vainīgi pie vis tā. Ja? Tas jau mūsdienās arī bieži vien tiek izmantots. Ja? Latvijā arī ļoti daudz politiskie populisti, piemēram, izmanto to, ka pie visām cilvēka bēdām ir vainojama valdība, piemēram. Ja? Ja mēs tajā visā sākam iedziļināties, tad ir jāuzdod, kur tieši un pie kā ir vainīgi. Ja? Tā kā pārlasot Kārli Marksu, tu saproti, ka ļoti daudz, kas bija piemēram, viņa idejās ielikts iekšā, mūsdienās arī strādā un pat varētu strādāt. Un starp citu, Tomas Piketī, kas ir tāds mūsdienu ļoti izcils ekonomists, viņš sarakstīja latviešu valodā arī iztulkot grāmatu Kapitāls 21. gadsimtā. Tur viņš ļoti daudz atsaucas uz tām Kārļa Marksa idejām, kuras bija priekš tiem laikiem tik ģeniālas,
ka viņas neviens nenovērtēja. Un tā ideja ir, ka ar tehnoloģiju attīstību kaut kāda šī plānveida ekonomika varētu būt īstenot. Ja? Bet, protams, ar Karlu Marksu jābūt ārkārtīgi uzmanīgam. Ja? Un tur ir jāsaprot to, ka tas laikam, nav tāds rokas grāmata, kā rokas grāmata, jā. Man zina, kas Edgar ļoti palīdzēja, kad es sāku aizrauties ar eneagrammām. Ar ko? Eneagrammas. Ja? Un tas man ļoti daudz ko izskaidroja. Kad tu redzi šos te dažādos cilvēku tipus, jo iepriekš es biju gan Bono Six Thinking Hats, gan to dinamikas spirāli pētījis un tādas lietas. Viņas ļoti daudz ko paskaidro, bet eneagrammas man paskaidroja visvairāk. Ja? Un, kad tu ieraugi šos te dažādos cilvēkus, tu saproti, ka pēc būtības tas ir kaut kas līdzīgs kā kastu dalīšana Indijā, ja? Bet nedaudz sarežģītāk, kur izskaidrojošāk. Jo, ja tu cilvēks pēc savas dabas esi tāds, ja? Tad tā ir tava vieta un tu to tā arī dari. Ja? Un tu nevari to proletārismu uzcelt pēc būtības. Ja? Jo ir cilvēku tips, kuram ir jābūt tam valdniekam, un viņš būs valdnieks. Viņam ir vajadzīgs tas uzdevums. Viņam ir jābūt atbildīgam. Viņam vajag rīkoties. Ja? Ir cits, kuram ir ielikts tas dabā, ka viņam jābūt zinātniekam. Ja? Kurš var mācīties un darīt un mācīt pārējos. Tā tas vienmēr bija, ir un būs. Un tīri arī ģenētiski, piedod man arī pēc kognitīvajām prasmēm, mēs tomēr piedzimstam ļoti dažādām spējām. Bet tāds ir arī mūsdienās, piemēram, ja mēs paskatāmies, ar ko, tas vairāk atkal ideiski ir, es, protams, to teoriju neīpaši atbalstu, bet ar ko, piemēram, mūsdienu sistēma darba tirgu atšķirās no tās sistēmas, kas bija 100, 120, 50 gadus atpakaļ. Ne ar ko. Kāda starpība, ja tu strādā pie konvejera, kur tu bojā savu veselību, vai tu sēdi pie datora 8-9 stundas. Tad bija garākas stundas. Bet piedod man, cik tagad ir cilvēki, kas strādā arī 12, 13, 14 stundas. Es zinu uzņēmējus, kas piedod man, neizlien ārā no kabineta. Pagaidu uzņēmējs, tas ir viena lieta. Ja? Bet arī cilvēki strādā, arī ir tādi, kuri piedod man, kas netiek galā ar to apjomu un bieži vien strādā attālināti, strādā no mājām. Burtiski nesen Līga, aizmirst viņu uzvārdu, Latvijas universitātes pasniedzēja ekonomisti arī, viņa ļoti skaisti pateica, ka cilvēks nestrādā virsstundas dēļ labas dzīves. Jā, tas ir skaidrs, jā, bet arī iepriekš, arī 100 gadus atpakaļ, nebija tā, ka strādāja dēļ labas dzīves. Jā, jā bet saproti, šobrīd strādājot kaut kādu, standartu to laiku, tu vari sevi nodrošināt. Tad bija, man liekas, trakāk. Nē, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka es to nesalīdzinu tā tieši tehniski, kā tas ir, bet ja mēs sākām runāt par to sistēmu pēc būtības, tad tik un tā, vienkārši rūpnīcas ir nomainītas pret birojiem, darba apstākļi ir palikuši bez šaubām labāki, bet tāpat tā uzraudzība un to, ka būs cilvēki, kas pelnīs vairāk, tā tas vienmēr ir bijis, ir un būs. Ja? Bet tāpēc es ļoti esmu pret to, ka tas atkal tiek pagriezts, es pat dzirdēju, tu laikam arī esi dzirdējis tā terminu kā mūsdienu verdzība. Ja? Ja tu strādā kaut kur birojā, tu esi mūsdienu vergs pēc būtības. Nē, to es tādā ziņā nesaku. Agrāk tiešām tam nabaga cilvēkam viņam nebija kur citur iet. Bija viena rūpnīca uz visu pilsētu, bet tagad ir citas iespējas. Tagad ir ļoti daudz iespējas, kā strādāt, kur strādāt, bet tas ir pie nosacījuma atkal, ka jāmaina tā domāšana. Jā. Un ja cilvēks ir, piemēram, šajā komforta zonā, birojā, piemēram, kur tiešām ir labi tie darba apstākļi, tā komforta zona atkal var izspēlēt sliktu, ka tu atkal tev būs grūti pārmainīties. Ja? Un es ar daudziem cilvēkiem esmu runājis, kas teikšu, man jau man apnika celties. Un katru dienu viens un tas pats ir. Es saku, bet mainies, ir taču iespējas kļūst par pašnodarbināto, kļūt par uzņēmumu. Saku, tagad atkal visu tas mainīt. Tas risks jāuzņemās. Jā. Tas ir milzum liels risks, un tāpēc tagad arī ļoti daudz cilvēku izdeg. Un kāpēc izdeg? Dēļ visas tās dzīves, jā. Dāmas un kungi, Prāta spēļu podkāsta 3. uzdevums, kurš ir parasti, es neteikšu visgrūtākais, bet cilvēkiem vis tāds pazīstamākais. Un tātad sāksim spēli. Un tagad jau gan būs jāpasaka, kas tas ir. 2014. gadā šis soliņš Bostonā tika izvietots par godu aktierim Robinam Viljamam, kuras filmas sižets tam tika ņemts par pamatu. Es domāju, ka Good Will Hunting. Good Will Hunting ar Mattu Damonu viņi tur sēdēja. Un tieši tā. Labi, nākamais.
Par dzērieniem. Ar kādu dzērienu ir pazīstami trapistu mūki? Ar sidru. Sidru. Tuvu arī raudzēts produkts, tas ir alus šajā gadījumā. Viņi alu tirgo. Āķis ir, jā. Tur parasti ir jaukšanās, ka visi zina mūki alus, bet man likās, ka sidrs bija arī biklētas benedikieši vai kas tur bija. Nu, sezona vēl nav, bet drīz būs gurķis. B variants. Tas ir tomāts. Gurķis ir A variants. Nu, Līdzīgi. Viennozīmīgi. Tā, nākamais par ēdienkarti. Kurš no šiem nav polārlāču ēdienkartē? Ziemeļbrieži. Šoreiz nē, pingvīni nedzīvo tur, kur ir polārlāči, tāpēc arī viņi nav ēdienkartē. Nākamais par dabu. Latvijas lielākais un vecākais nacionālais parks tika dibināts 73. gadā. Kāds ir tā nosaukums? Tā, vecākais ir, man liekas, Ķemeru nacionālais parks. Vecākais, tu saki. Bet ir vēl lielāko domu. Ķemeri, jā, paliekam pie ķemeriem. Tāpat pie ķemera paliekam. Jā. Labi, lielākais ir šajā gadījumā Gaujas nacionālais parks. Nekas, tu dzērieniem tik labi galā. Nākamais, kāds jubileja izstrādājums ir minēts vienā no slavenākajām Jana Vermeera gleznām? Kronis, gredzens, krellis vai auskars? Auskars. Meitene ar Auskariem. pērļu auskaru tieši tā. Brīnišķīgi. Nākamais jautājums, kur attēlā redzams Doras labākais draugs? Nezinu, par ko iet runa. Par Doru, The Explorer. C laikam. Uz pētiķīti. Tāpat kā Pepijai Garžaķēni, Nilsona kungs. Es teikšu, jā, šajā gadījumā tevi taisnība uzminēja. Sēž viņš. Šito gan es nezinu, kā sauc. Nākamais datoru tārpiem un citiem lietotājiem, kura taustaņu kombinācija Windows vidē atceļ iepriekšējo darbību. Man liekas, ka Alt-Tab. Alt-Tab. Alt-Tab, zini, ko dara? Par pārslēdz starp logiem. Tev vairākas programmas atvērtas, un tad tu vari tur lēkāt no interneta uz Excel un tādā garā. Ctrl Z. Nākamais, šito tu zinās noteikti. Ar poligrāfu nosaka ko? Strāvas spriegums. Poligrāfs. Tas ir saistīts ar pretestību. Jā, bet ar poligrāfu nosaka, vai cilvēks melo. Tā kā tu neesi bijis pieslēgts ar poligrāfu, es ceru. Tad tu vari arī nezināt. Un beidzamais ir par to, ar kuru valsti asociējās šis gardums. C. Beļģija. Tur, kur ar dzērieniem un ēdieniem, tu uzreiz aiziet. Nav brīnums, ka tik garš izaudzis. Patīk iedzert un patīk labi paēst. Super. Beļģu vafels. Nu ko, skatāmies, viennozīmīgi apsveic tevi ar uzvaru šajās prāta spēlēs. Jo tu kā vienīgais spēlētājs ar 363 punktiem ierindojies pirmajā vietā. Aplausi un sveicieni! Dāmas un kungi, brīnišķīgi jūs bija redzēt. Es ceru, ka jūs mani redzējāt. Paldies par spēli, paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamajos podkastos. Es izstāstīšu tev vienu teoriju, ko es arī sen atpakaļ vienā seminārā dzirdēju. Ir tā kuba sistēma, kad cilvēks, viņam ir radīti apstākļi, kuros viņš iegūst noteiktu veidu izglītību, pateicoties kurai viņš iegūst noteiktu veidu apstākļus, kuros viņš var strādāt un nodrošināt. Tas ir tas viņa kubs, jā. Respektīvi, viņš izmācās, viņš iegūst kaut kādus līdzekļus, un viņš var eksistēt labāk, sliktāk pēc saviem apstākļiem. Savukārt uzņēmējs ir tas cilvēks, kas grib no tā kuba tikt ārā. Jā, pilnīgi pareizi. Tas jau arī tas vārds uzņēmējs, ja man ļoti patika Ulds Pīlēns savulaik. Tātad, kāpēc viņam nepatīk vārds
komersants, jo tur īsti nav skaidrs. Ja? Bet, ja tu pasaki uzņēmējs, tad tas ir kā cilvēks, kurš uzņemas pirmkārt atbildību par sevi un par citiem. Jā. Par to kubu, jā, tā tas ir. Mēs varam ļoti tīri statistiski jau var paredzēt, kāda būs cilvēka dzīve. Tīpaši, teiksim, savulaik arī bija tāds termins vidējais amerikānietis. Ja? Tātad, statistiski tev viss ir, jā, tu pabeidz koledžu, tev plus mīnus ir zinām, kāda būs tava alga, tu plus mīnus zini, kādā tu rajonā dzīvos, kāda tev būs mašīna, ja? Tas viss ir prognozējams. Ja tu no tā visa gribi iziet ārā, tad, protams, ir kaut kas jādomā. Tas ir tāpat kā, piemēram, arī, ja mēs paskatāmies, neviens nodarbinātājs nav kļuvis ar savu darbu, nav kļuvis miljardieris, ja? Pārsvarā tie visi ir uzņēmēji, pēc tam iet tur attiecīgi sportisti, ir zinātnieki, viņi ir ļoti, ļoti maz, bet tie ir cilvēki, kas ir patiešām radījuši jaunas zinātniskas pievienotās vērtības un tā tālāk. Ja? Bet skaidrs, ka ja tu esi tā vidusmēra cilvēks un esi labi mācījies skolā, un ja mēs par Latviju runājam, un tev ir labas attiecīgi, arī, teiksim, tev ir laba izglītība Latvijā, skaidrs, ka ja tu būsi nodarbinātājs, plus mīnus mēs varam paredzēt, kāda būs tā dzīve. Ja? Jebkādos amatos, jo es jau vienmēr esmu teicis, tu jau vari pats noteikti, gribi algu 10,000, skatāmies, kam mums ir 10,000 alga. Latvijas universitātes rektoram, profesoram Gundaram Bērziņam, lūdzu, ja, kas ārkārtīgi interesanti, ir citiem rektoriem vēl lielāks. Un tas tāpēc ir atkal interesanti, piemēram, dažu augstskolu rektoru ienākumu līmenis ir lielāks pēc algas nekā, piemēram, premjerministram. Un tas man likās ārkārtīgi interesanti, un es šo jautājumu uzdevu vienreiz, kāpēc tā. Man izskaidroja, ka, redzi, pēc kritērijiem, godīgi sakot, par premjerministru var būt, neteiksim vārdu jebkurš, bet tie kritēriji, kas attiecas uz premjerministru, viņi ir ļoti ierobežoti. Šajā gadījumā tev tur jāatbilst civila likuma 7. pantam, augstākā izglītība, ar to principā tur tālāk jau skatās. Bet, lai kļūtu, piemēram, par augstskolas rektoru vai, teiksim, Rīgas Tehniskās universitātes rektoru, tur ir ārkārtīgi daudz kritēriju, kas tiek ņemot vērā visas zinātniskās publikācijas un visas, un tāpēc patiešām tie cilvēki, kas var kļūt par lielas universitātes Latvijas rektoru, viņi ir ļoti maz, un tāpēc tā konkurence atalgojums ir ļoti liels. Bet cilvēki, kas var kļūt par premjerministru, ir statistiski, viņi ir krietni vairāk. Tā tas ir, un tāpēc katram ir vienmēr jāuzdod jautājums, ko bieži vien mēs ekonomikā arī mācām, nevis cik tu gribi pelnīt, bet cik tu spēji pelnīt. Ja? Un tad ir tas jautājums, kā tu tālāk to veido, jo iespējas jau ir. Jautājums ir, vai mēs tās iespējas mākam paņemt un vai mēs to gribam. Tas ir tas galvenais. Ja? Vai tu esi pietiekami kvalificēts? Vai tu esi pietiekami kvalificēts? Jā, piemēram, tagad arī es, teiksim, skatos uz daudziem jauniešiem pasaulē, kas strādā tādās biznesa jomās, kuras es pat nesaprotu, ko viņi dara. Ja, viss, kas saistās ar sociāliem, ar to pašu kriptovalūtu, bet tagad tas jau ir bišķiņ dziļāk, ja tas jau nav tā kā agrāk bija, ka tur nopirki bitcoin un pārdevi. Tagad tas ir fenomenāli. Ja, tā ir. Tās ir pavisam jaunas. Man arī tas ir diezgan svešs. Jā, tā tas ir. Edgar, paldies, ka atnāci uz mūsu sarunu. Man bija ļoti interesanti, man vienmēr ar tevi interesanti parunāties. Un tiekamies jau tad spēlēs. Paldies, jā, tiekamies prāta spēlēs, un es arī gribēju pateikt paldies to, ko jūs darat, jo tā prātspēļu kustība, kas ir tiešām mainījusi Latviju labā nozīmē, ir fenomenāla. Man liekas arī, es tā sapratu, ka tu biji viens no pirmajiem, kas to visu aizsāka. Ja? Tad tā visa kustība, kas tagad ir izveidojusies, man liekas, tas ir apbrīnojami uz to visu paskatīties, cik daudz cilvēku tiek vienojas un cik labi pavada laiku, tā kā lai jums veicas šajā jomā. Paldies, Edgar.